Es tikko centos uztaisīt video, es jau pat 3. reizi taisu šo video. Nē, 4. jā. Tātad. Nošojiet mani. Pak. Tātad. Tātad mans kaķis man palūdza uztaisīt attaisnojums, kurā man visu laiku jāpiemina mans kaķis. Neattaisnojumos, visu laiku jāpiemina mans kaķis, jo, nu, protams, ka viņš ir būs labākais, vai ne? Pirmais attaisnojums. Tātad, attaisnojumi būs pilnīgi jebkam kaķis, jo, nu, savādāk ne, nu, attaisnoja pilnīgi jebkam, kāpēc jūs nevarējāt aiziet uz skolu, kāpēc es nomiru, kāpēc manā ausī ir iesprausta pūce, vai, nu, I don't know, I don't give a shit. Tātad, pirmais attaisnojums. Es pārdozēju narkotikas. Es nevarēju. Es šobrīd pārdozēju narkotikas, tā, viņu darbi, nu, narkotiku rezultātā manas smadzenes izdomāja pieteikt streiku, ne jau steiku, bet steiku. jā, tieši tā. Un tāpēc viņas aizlidoja projām, viņas izlidoja no smadzenēm, viņas aizlidoja uz morgu un lasīja miruši cilvēku kāja nagus. Jā. Un viņas tur palika ilgi. Es nevarēju neko darīt. Tad kaķis, trešais, otrais attaisnojums. Es ļoti daudz dzeru kafiju, un pēkšņi kādu dienu man uzlīja virsū kafiju, un es nevarēju neko. Kas man zvana? Nē. Tātad, es nevarēju. Es biju visa kafijā. Es biju melna, brūna, tumša. Un, ja es melna, nu, zinot, ka visi cilvēki apkārt ir rasisti, jā. Rasisti, jā. Tad es nevarēju iet uz ielas tādu. Man bija bail, ka mani nodurs nacisti. Jā. Trešais attaisnojums. Es biju uz Tadžikistānu. Un tur visi atbalsta daudzsievību. Un es biju pie viņiem. Un viņi gribēja, lai es tur palieku. Un man vajadzēja savus vergus. Un mani vergi mani nogalināja. Es atdzīvoju, protams, tāpēc, ka viņiem tur nē, viņi nav eģiptieši, fuck, nu, tad viņi mani kas tad, nē, viņi centās mani nogalināt, jo solis papīrs ir zeva. Es laikam ceturtais, jā. Tāpēc, kad es domāju, ka es mirstu, un es ieteicu uz skapiju. Es ieteicu uz skapiju, jo pie skapja bija tāds Jēzus uzzīmēts, un es domāju, ak, Dievs, Jēzus, es gribu te. Jēzus, Un jā, es iekāroju viņu. Ceturtais, es apmetu ap kāku cilpu, just for fun, jā, un tad es jau pakāros. Kāds